Nodokļu ieņēmumi valsts un pašvaldību budžetos pārsniedz plānotos. Arī Ķeguma novada pašvaldība, kurai šogad salīdzinājumā ar pērno gadu ieņēmumus prognozē par 80 000 latu mazāk, atzīst, ka finansiālā situācija iepriecina. 2011. gada pirmajos 7 mēnešos ieņēmumi ir stabili un iekasēts par 15% vairāk kā plānots. Plānojām piesardzīgi, jā, mēs plānojām, teiksim tā, ka mums ir Finanšu ministrijas prognoze, jā, kas ir oficiālais cipars, kuru mēs liekam kā ieņēmumu budžetā, bet, teiksim, izdevumus mēs plānojām mazākus par šo vēl ciparu, jā. Un tagad šobrīd ir tā, ka nedaudz pārpildās arī šī Finanšu ministrijas prognoze, jā, un tad mums ir dubult, tas pārpalikums ir lielāks nedaudz, jā, ir tas, ko mēs neieplānojām izdevumos, un tas, kas pārpildās šī Finanšu ministrijas prognoze. Apmēram 200 000 latu apmērā šogad plānots iekasēt nekustamā īpašuma nodokli, un pašreizējās prognozes liecina, ka iespējams veidosies pārpilde. Papildus ienākumi, jeb brīvie līdzekļi, kas veidojas no nodevu ieņēmumiem, tiks izmantot saimnieciskajos darbos. Tomēr visticamāk, ka šobrīd Ķeguma novada doma vēl neskatīs budžeta labojumus. Protams, attiecībā uz budžetu tas ir pildās pagaidām, un mēs arī nesteidzamies viņu īpaši grozīt jau uz šo optimistisko prognozi, jo mēs zinām, ka rudenī tātad valsts budžets ir jāpārskata, ja, un kāds tieši viņš būs, mēs nezinām, un kas tur notiks, mēs nezinām. Un, ja valsts budžetā būs samazinājumi, tad neizbēgami, ja tas atsaucās arī uz mums. Kopējie Ķeguma novada pašvaldības ieņēmumi šogad plānoti 1 083 000 latu apmērā. No tiem ienākumi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa 1,63 miljonu latu. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.